Labvakar. Mēs esam atpakaļ. Jā. Un šoreiz ar tavu datoru, jo mēs palikām pie DNS un DNS analīžu rezultātiem. Un tad tu mums parādīsi, ko var saņemt analīžu rezultātos. Ko tu var redzēt? Jā. Tātad mēs runājām iepriekšējās reizēs tā tīri teorētiski, un tāpēc mēs tagad pārslēdzām ar Sanitu datorus. Tad jūs varat redzēt, piemēram, manu novērtējumu šeit. Tie, kas domā, ka viņi dabūs kaut ko ļoti daudz vairāk, tad, piemēram, MyHeritage rāda šādi. Man ir 55,3 Baltika, 22,5 Austrum Eiropa un 2 vēl citas etniskās piedarības. Un mēs, protams, varam nospiest uz pilnu, un tad viņš te rāda, redz, ar pat tādām kartes elementiem, un tas tiek pilnveidots visu laiku. Redziet, man ir 21,4 Balkānu un 0,8 Iberija, tā ir Spānija, Iberijas pussala šeit. Ja? Tā tas izskatās, ko mēs varam dabūt, un mēs varam dabūt arī cilvēkus, kā jau es teicu, pagājušajā reizē, un tad, lūk, šeit, piemēram, mēs redzam manu pusbrāli, Oļegu, ja, mums ir jāpievērš uzmanību šeit kopīgais DNS, šai te vietiņai šeit, ko es pūlējos iekrāsot, ja, jo šeit lielāki cipari, jo labāk. Ja, jo tuvāks tas mums ir radinieks. Tātad rēķina pusbrālis, tas ir 27,9%. Sakritības. Tas ir diezgan daudz. Jā, bet tā tas ir un kopējais segmentu skaits un vislielākie šie te segmenti. Es neesmu dišu speciālists tajā, bet kopumā tātad mēs redzam, ka man šeit ir 4149 radinieki. Ja kādam likās, ka ģimene ir pa mazu, uztaisīt DNS testu. Un tā jūs redzat šeit viņu no visas pasaules, ja, Lietuva, Francija, Vācija, šeit, un šī te sadarība ir, protams, dažāda. Un šeit mēs varam kārtot, ja man ir sakārtots pēc kopīgā DNS, tad man viņš uzreiz rāda tos tuvākos. Kas man būtu. Bet šeit tagad abus divus ar to Oļegu un to Dominiku salīdzinot, jūs redzat arī manā gadījumā milzīgo kritumu, milzīgo starpību no 0,7 uz 27,9. Ja, tas ir milzīgs kritums, jo šis te Dominikas visticamāk, tātad mēs redzam šeit radniecības pakāpi 3. līdz 5. pakāpes brālēns viņš man ir. Ja? Tātad tas ir 4-5 paudzes atpakaļ. Bet to, kur ir brālis, kur ir brāļa māsas, to automātiski sistēma ieliek? Jā, to visu šo te ieliek sistēmu, šo tu nekārto pats. Ja, kad es sāku, man varbūt bija 2000 vai pat vēl mazāk. Ja? Un jo vairāk cilvēku pasaulē taisa šos te testus, jo vairāk tad ir. Jā. Bet, tātad Sanita mums rādīja, protams, arī ciltskoku savējo, ko viņi bija savadījuši pagājušajā reizē. Šeit mēs varam paskatīties uz manējo, un man, ja jūs redzat tagad ekrānā, man ir 2 ciltskoki. Man ir mans šis te bioloģiskais ar 657 cilvēkiem un mans oficiālais, kā pasē, ja, ar 500 cik tur šiem te cilvēkiem. Ja, un tā, ja ļoti attālina, tad mēs varam redzēt, cik ļoti plaši tas viss aiziet un tālu. Tātad tā ir vēl viena lieta šeit, ko mēs varam redzēt un apskatīties. Un tad, protams, mums ir jautājums. Es gribu pajautāt vispirms, kā tu dabū iekšā 2 ciltskokus, tur iedot kaut kādu iespēju uztaisīt vēlreiz. Jā. Jā, tu vari taisīt, tu vari 3 taisīt, jo, piemēram, es nezinu, tu taisi kādam radiniekam.
Ja, vecs varbūt cilvēks, viņam pašam nav, ja, bet tu jau nevari to likt savā. Varbūt īpaši, ja tas cilvēks nav tavs radinieks. Ja? Bet tu vari, un tad viņš rāda, ka tu pārvaldi. Ka tas ir tā un tā cilvēka koks, bet tu viņu pārvaldi. Tas, ko es gribēju stāstīt tālāk, ir par to, ka mums vienmēr ir satraukums, ja mēs, piemēram, MyHeritage uztaisam kaut ko, ja, bet to programmu jau pasaulē ir daudz. Jā. Vai ne? Un, kā tad es salīdzināšu to, vai kā es dabūšu cits, jo varbūt man tas radinieks, kurus izmisīgi meklēju, ir uztaisījis to visu kaut kur citur. Un tad ir tāda mājaslapa, šeit tūlīt mēs viņu atradīsim, saucās GetMatch. Šeit ir jāpierakstās, jāreģistrējas, respektīvi. Un šeit tad no MyHeritage var izeksportēt ārā uz datoru, dabūnu tādu failu, plādēt uz datoru, savu to koku, bet tādā digitālā veidā tu tur neko nesaproti. Kaut kā tikai aparāti saprot to, kas tur ir. Un tad tu viņu paņem un augšuplādē šeit GetMatchā. Ja? Šeit GetMatchā. Un šeit ir tāds rīks, kuru es tagad neredzu, bet Free Tools. Lūk, piemēram, var skatīties one-to-many. Kaut kādā oriģinālā versijā. Tad, kad jūs būsiet viņu augšuplādējuši GetMatchā, jūs dabūsiet GetMatch kita numuru savā, es nezinu, kā ir latviski kits, paciņa. Komplekta. Komplekta numuriņš. Un man viņš jau te ir iekšā. Un tad mēs varam paprasīt GetMatcham rezultātus. Un tūlīt jūs tad redzēsiet, kā tas tālāk izstās. Lūk, tātad tālāk jūs dabūnat šitādu milzīgu tabulu. Viņā ir ļoti, ļoti daudz ierakstu. Neatceros cik, bet šeit tātad ir jāpievērš uzmanība. Redziet, ir ieraksti, kuri ir šeit ar zaļu. Tas nozīmē augstu sakritības pakāpi. Un ir ieraksti, kuri ir ar sarkanu, tikai citā lauciņā, tie sarkanie ir. Neredzu nevienu. Bet ko nozīmētu, ja būtu sarkans? Jā, sarkans nozīmē, ka tas ir vismazākie. Jā, ka tur tā sakritības iespējamība ir ļoti maza. Nu, redz, ka tu gribi kaut ko parādīt, nav. Vakar vēl bija. Jā, bet tas varbūt nav tas būtiskākais. Būtiskākie ir tie zaļie. Ja? Un es tos zaļos izkopēju ārā priekš sevis. Es viņus izkopēju Exceļa tabulā. Lūk, man ir 35 zaļie. Un tas, ko es varu sākt darīt, ir, es varu sākt rakstīt šiem cilvēkiem. Jo man ir viņa e-pasta adreses, un tāpēc jau šis rīks ir domāts. Ja? Jūs zinat, ka ļoti nelāgi ir sūtīt ļoti daudziem e-pastus. Jā, tas ir kā spams, kā mēstulis. Un tāpēc labāk izvēlēties tos, kuriem ir vairāk, jo, ja jūs redzat ekrānā tagad, tas zaļums ir dažādas intensitātes. Jo zaļāks, jo lielāka šī sadarbības pakāpe. Ja? Un tad var rakstīt šiem cilvēkiem un mēģināt, tīpaši, ja tu nezini, tad var mēģināt saprast, kas viņi tādi ir un ko. Tad vēl, tas nav viss. Tad vēl, piemēram, Facebookā mums ir tāda Latvian DNA database.
tāda grupa. Viņā nevar, tev ir jāpalūdz, lai tevi tur ielaiž. Un tad, kad tevi tur ielaiž, tad tev atļauj augšuplādēt šos no Gedcoma datus un salīdzināt ar citiem cilvēkiem. Un šeit, piemēram, man atsūtīja, es ieguvu ar tiem cilvēkiem, kas ir šajā datubāzē iekšā Latvijā, ja, tieši pa Latviju. Meklēt, un mēs jau ļoti ātri sākām šodien sarakstīties tieši par tām līnijām, ko atceries, es tev stāstīju, kur man ir strupceļš, ja, kur es nezināju, kā tālāk iet, ko darīt. Un izrādās, tur cilvēki ir rekurtē pat blakus no apkārtnes, Eltišķi un kas te Lietuva viņai ir, un kas te viņai tikai vēl nav, Jelgava, ja? Tas bija tieši tas rajons Dobe, Lauce, Pēnkula, tas bija tas, kas mani interesēja, un mēs jau sākām sarakstīties par to, ko varētu mēģināt atrast, un vai jums nav, un vai man ir, un vai man nav. Ja? Un tā kā es teicu, tad man ir arī vēl šāda DNA datubāze Family Tree DNA, un šeit, man liekas, ir tā vieta, kur arī var kaut ko salīdzināt un pētīt, un atkarībā jūs redzat, cik naudiņas tu samaksā, nu, tad jo vairāk tu kaut ko iegūsti, ieskaitot kaut kādas hroniskās slimības vai iedzimtās, kas ir senčiem bijušas, ja? Vai uzzināt to, ka tu esi cēlusies no Mūzus vai no Noā vai no Ievas pašas, ja, cik tālu atpakaļ iet šie te dati un tā, jo zinātnieki jau iegūst DNS no arheoloģiskajos izrakumos. No kauliem. Jā, tur no kauliem un sazina, kā tur to iegūt, zobiem, kauliem un kaut kā. Un tad šie DNS tiek apkopoti, un tad viņi veido kaut kādu to datubāzi, ar kur tu var salīdzināt, cik tev tur ir kaut kas, un cik tev ir pirmantnējā Baltijas mednieka gēnu un vidusjūras vai vēl kaut kā. Jā, ļoti daudz informācijas un ļoti liels apjoms. Vienīgi ar DNS analīzēm ir tā, ka salīdzināt jau var tikai to, kas ir uztaisīts. Man liekas, ka Latvijā vēl nav īsti populāri šīs DNS analīzes. Nu, kļūst aizvien populārāk, un ir dažādas vietas, kā to darīt. Ja, un ciltskoki, ciltskoks MyHeritage, ja, es jau tev stāstīju, vai ne, kad viņi atsūta tev to paciņu, to komplektu mājās, un tad tu pats to var izdarīt un aizsūtīt viņiem vienkārši pa pastu atpakaļ. Jā. Ja, ir tādi, kuri nepiegādā uz Latviju. Ja, neatceros tieši, kuri no tiem. Ja, jo tad šeit, piemēram, tabuliņā mēs varam redzēt, ka cilvēki taisa dažādos. Ja? Jā. Bet, iesim reklāmas pauzītē, un tad jau nāksim atpakaļ un parunāsim vēl par kaut ko. Jā, mēs esam atpakaļ. Tātad mums ir skaidrs, ko darīt ar DNS un vismaz pirmie soļi, ko darīt. Bet mums vēl ir palikušas divas tēmas, par ko mēs gribējām runāt, adopcija un arhīvi nedaudz. Kas ir tas, ko tu vēl vari pastāstīt vai dot kādu padomu
Jā. Arhīvs ir tāda vieta, kurā ir ļoti daudz informācijas. Ļoti. Mūsu arhīvi ir ļoti vāji digitalizēti un vāji apstrādāti arī no tā viedokļa, kā uzzināt, kur man meklēt. Ja? Tā ir sava veida zinātne pati par sevi. Un tāpēc ar to ir jāiemācās darboties, var iet uz arhīvu. Jo, piemēram, var nonākt brīdis, ka tu netiec nekur tālāk. Vai tu netiec tālāk personas datu aizsardzības dēļ. Ja? Kad, piemēram, tie Latvijas laiku pirms 40. gadu, 20, 30, 40 gadu tev ir jāiet meklēt arhīvā uz vietas un skatīties. Līdzīgi paznīcas grāmatās vai līdzīgi tautas skaites datos. Tas ir viens variants, ja? Jo tu atceries, ka bija kaut kur tautskaitas dati, mēs atvērām, un viņi bija bloķēti dēļ personas datu aizsardzības šiem te noteikumiem. Ja? Otrs ir, ja to datu nav, tad ir tev vajadzīga arī varbūt draugu palīdzība, to var Facebookā dabūt šajās grupās, dzimtas detektīvi vai ciltskoku grupā, kuri tev ieteiks, ko meklēt, vai tur ir arī cilvēki, kas ir bijuši arhīvos, kas saprot no tā arhīva daudz vairāk, un man bija, piemēram, tāds gadījums, ka cilvēks ir strādājis kādā fabrikā, un man varbūt vispār tā neienāk prātā, vai nekad fabrikas visi dokumenti, viņš tiek nodot arhīvā. Un tātad tu vari paskatīties personāla lietas, vai cilvēks tur ir strādājis, vai kaut kā tu vari mēģināt atrast informāciju pa viņu, kur to dabūt. Ja? Tas ir viens ar arhīviem, cits ar arhīviem ir dzimtsarakstu arhīvs, kuram ir jāraksta, to jau mēs pārrunājām. Ļoti grūti ir šie te gadījumi ar adopciju. Ja? Jo pirmais grūtums jau ir sākt vispār saprast, ko meklēt. Jo ir cilvēki, kas saka, runā par to vai nerunā par to. Ja cilvēku vairs nav, tev vairs nav ar ko parunāt, un tu pēkšņi esi uzzinājis, ka tu esi adoptēts, bet šie adopcijas vecāki ir aizgājuši mūžībā, viņi vairāk nav. Bet tātad mūsu adopcijas lietas glabājas, viņas glabājas dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, un vajag sākt ar to. Bet tad ir jāzina, no kuras vietas tu esi adoptēts? Nē, tev nav nekas jāzina. Mūs jau ir mūsu tagadējā identitāte, kas mums ir, es esmu tas un tas, un viņi arhīvā atradīs, kas tu biji pirms tam. Un viņi tev uzrakstīs to, ko viņi zina un kāda dokumenti ir. Viņi tev var sniegt izziņu, vai arī tu vari lūgt atļauju ieskatīties tajā adopcijas lietā, un tad tu vari iet, man liekas, uz turieni, un tev noliks priekšā to lietu, un tu pats vari izlemt, ko tu gribi no tās tur skatīties, un ko tu negribi no tā viss ātri paskatīties, un tā. Ja, es to darīju, bija Covid laiks, un tad nevarēju iet uz vietas. Bija tikai opcija, ka tev atsūt šo te informāciju. Man liekas, šis ir arī tāds jautājums, kur arī katram jāsaprot, cik daudz un cik dziļi mēs gribam rakt, cik daudz mēs gribam saprast no senčiem, vai cik tas ir arī svarīgi zināt, kas ir bijuši vecāki, vai gan adopcijas, gan bioloģiskie. Tas ir jautājums par savu identitāti, par to, kas es esmu. Jā, tas ir jautājums par identitāti, kas es esmu. Un man liekas, ka viens no mokošākajiem jautājumiem, kad cilvēki ar to sastopas, ir kāpēc. Bet mums ir jāsaprot, ka tu to vari neuzzināt. Ka tie dokumenti tev nepateiks vienmēr to, kāpēc tā notika. Kāpēc pieņēma tādu lēmumu atdot adopcijai. Tas dokumentos nav rakstīts, vai ir rakstīts tikai tā juridiski, kā tur vajag aizpildīt. Ja? Māte no aprūpes tiesībām atteicās. Tāds teikums tur ir. Un, ko viņš man pasaka? Neko. Ja? Viņš man varbūt tikai sāpi liek sajust. Jā, jo viņš neizstāst arī to mātes dzīves stāstu vai
vai arī tā tēva dzīves stāstu, kas varbūt dzimšanas apliecībā ir strīpiņa, un tad tur tiešām nav zināms, kur un kā. Jā. Nu, ja tur tā strīpiņa ir un neviens mums nevar palīdzēt, vai ne, nu, tad ir tikai un vienīgi tas DNS ar cerību, ka kādreiz kaut kur mēs atradīsim kādu, ar ko mēs sakrīt. esam kaut kādā sakarā, un mēs atrisināsim to mistēriju, kurš tad bija Mr. X tētis, vai parasti jau tētis, mamma jau ir vienmēr rakstīta laikam. Jā, man laikam noformulējās arī novēlējums skatītājiem, meklējot savas saknes, saskaroties arī ar smagajām lietām, varbūt tomēr, cik jau mēs varam iedziļināties, neviens cilvēks aiz labas dzīves neatsakās no sava bērna, neviena mamma vai tētis, un saprast to, ka katram ir bijuši sāpīgie posmi, bet pats galvenais pašam gūt to pašapziņu, ka tu esi tāds, kāds tu esi tagad, un tikai tu esi tas, kurš veido sevi. Un tikai tu nosaki, kāda būs tava rītdiena. Nevis tas, ko mēs meklējam dzimtas kokā, tas dod labu pēdu un labu pamatu, bet tu pats izvēlies, ko tu darīsi rīt un kāds tu būsi rīt. Jā, protams, tās ir abas divas lietas, man liekas, ir kopā sanitā, kā tu saki. Un es vienmēr raksturoju to varbūt ne īpaši tā pozitīvi, bet ar kaut kādu tā ir labilitāte, man liekas, tā to pareizi sauc. Mums ir tendence uz kaut ko. Jā, un, piemēram, arī DNS-ā tev var pateikt, jūsu dzimtā ir tendence uz kaut kādu tādu un tādu slimību, tur iedzimtību. Tas neobligāti nozīmē, ka tev viņi ir, neobligāti nozīmē, ka tu viņu dabūsi, bet tāda tendence ir un pastāv. Un tā ir tā mistērija, kas notiek ar mums. Mēs vienmēr varam izvēlēties katru dienu, mēs varam pieņemt lēmumu, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, vai mēs iesim pa to ceļu, vai mēs iesim pa to ceļu. Jā, vai mēs gribam būt tādi, vai mēs gribam būt tādi. Bet izpētot un uzzinot, arī saņemot šo, piemēram, DNS-ā, kad tev ir tendence uz kaut ko, ir lietas, ko mēs tīri medicīniski nevaram izvēlēties, bet mēs tomēr tad varam vai pārtiku pamainīt, vai attieksmi pret ko pamainīt. Paliek ļoti liela izvēles iespēja. Manuprāt, viņa tomēr ir. Izvēles iespēja vienmēr ir, bet izvēles iespēja nav tajā, ka mēs esam piedzimuši Latvijā. Latvija ir mūsu dzimtene, un mēs esam valsts svētku laikā, novembrī, šajā te brīnišķīgajā mūsu varoņu mēnesī, un mums ir jāmīl tas, kas mums ir dots. Un uz to es varu aicināt visus mūsu skatītājus mīlēt Latviju, mīlēt to, kas mums ir dots, arī savas ģimenes, un arī savas saknes, kuras ir arhīvos, DNS-ā un visur citur. Es vienmēr esmu teikusi, ka mums ir divas saknes. Vienas ir dzimta, un otra ir mūsu zeme. Uz šīs skaistās nots mēs laikam arī beidzam. Jā, paldies! Garšo ciklu.